Nu, un tad tagad paturpināsim no alkoholiķa sievas uz uzņēmēju. Kā notiek šis te process, kā notiek šis te ceļš, kā šī te alkoholiķa sieva kļūst par uzņēmēju. Pamazām. Viņa ir pacietīga, viņa zina, ka šobrīd, izskatās, ka tas ir kaut kas nereāls, bet viņa ir paskatījusies jau nevienu jūtas video un ir sapratusi, ka tomēr laikam kaut kas ir jādara lietas labā un redz šo te cerību, redz šo te gaismu tuneļa galā un saprot to, ka vai nu visu, vai nu neko. Vienkārši es zinu to, ka šādi nodzīvot savu dzīvi es negribu un šādu dzīves modeli saviem bērniem iemācīt es arī negribu. Tad kā notiek tālāk šis te process, ja tu paskatījies iepriekšējo video, tad turpinājumā. Tad, kad tu jau esi nostājusies savām kājām, tad, kad viņš nāk mājās un viņš nezina, ka tev ir šī sava nauda, jo tavs mērķis nav nopelnīt priekš tam, lai izrādītos. Tavs mērķis nav nopelnīt šo te naudu, lai pirktu smaržas pa 150 eiro, vai tur, es nezinu, ietu tagad pirktu drēbes regulāri jaunas sev. Tavs mērķis ir nostāties savām kājām. Vienkārši tavs galvenais mērķis šobrīd ir nevis kādam kaut ko pierādīt, nevis kaut ko izrādīties un tēlot no sevis to, kas tu neesi, bet tavs mērķis ir reāli nodrošināt saviem bērniem veselīgu, mierīgu vidi un arī pārstāt ciesties un paciest to, ko šobrīd dara ar tevīm tavs vīrietis. Un tad tagad, kas notiek tālāk? Jo tad, kad jau ir pazudis šis te trakums tavā dzīvē, tad liekas, īstenībā nav tik traki. Un bieži tā arī ir īstenībā, kad sieviete ir atradusi savu realizāciju. Nav vienmēr jābūt runai par to, ka viņai ir neizturami apstākļi ar šo te vīru. Kaut gan šie te apstākļi, kur vīrs ir alkoholiķis, ļoti daudzām sievietēm arī ir vienkārši jau ar laiku kļūst izturami, tāpēc, ka viņi saprot to, ka kaut kā jau, tāds pierasts pretīgums ir labāks nekā kaut kas jauns, nezināms un ķipa kaut kas mīļš, jauks, silts, nē. Kaut kas aizdomīgs tajā mīļajā, jaukajā, siltajā, tur noteikti ir arī savi kaut kādi mīnusi. Visur ir savi mīnusi, visur. Vienkārši esmu pieņēmusi un man jau ir pazīstams šis te mīnus un tāpēc es labāk palieku ar viņu, Ja mēs tagad šeit runājam par to, ka viņš vienkārši tev krita uz nerviem, vai viņš tur prasīja no tevis kaut ko, ko tev ik pa laikam negribējās darīt viņa dēļ, un tu vienkārši tagad esi atradusi šo savu realizāciju, un tu to dari, un tu jau esi tik ļoti tajā visā uz tādām foršām vibrācijām, ka tu to dari, un tad, kad viņš tev prasa atkal kārtējo reizi to, ko tev agrāk nepatika darīt, un tu tāda pāds, bet tagad man vispār nav tā, ka man nepatīk. Man pat varbūt patīk, vai man ir neitrāla attieksme. Tas ir vienalga, kas vai tur viņš tev prasa vakariņas uztaisīt, Vakariņās viņam ir kaut kas viņam ļoti, ļoti garšo, un viņš tāds uztais lūdzu atkal, Agrāk tev besīja, un tev citreiz besīja pat tik ļoti, ka tu domāji, bļāviens, es reāli tūlīt pateikšu, davai šķiramies, Tik ļoti man besīja, ka, pilnīgi jau, trakāk jau vairs nav kur, un te pēkšņi man vairs nebesīja. Vienkārši, kāpēc? Tāpēc, ka es pati sev nebesīju, tāpēc, ka es beidzot daru to, kas mani piepilda, kas man dod šo te enerģiju. Iepriekš es pati visu laiku darīju to, kas mani izsmēla. Un es visu laiku biju enerģijas deficītā, un es visu laiku biju uz zemajām vibrācijām. Bet šobrīd, tad, kad jau mana dzīve ir iegriezusies tādās foršās vibrācijās, un es daru tādas foršas lietas, un es satiekos ar tādiem foršiem cilvēkiem, un es varu atļauties to, ko es varu atļauties, un beigās izrādās, ka man vairs nebesīja tās lietas, kas man besīja agrāk. Kāpēc? Tāpēc, ka agrāk šīs lietas no tevis prasīja to enerģiju, kuras tev jau tā ir pa maz, Un atkal kārtējo reizi viņš ar savu šo te pieprasījumu, un tev jau tā nav enerģijas. Tev liekas, ka viņš ir vainīgs, bet viņš nav vainīgs. Viņš jau nav vainīgs, ka tu pati ļauj sev būt tajās lietās, tajos notikumos, tajās emocijās, kuras tev atņem šo te enerģiju. Un tad, kad tu šo te esi sapratusi, un tad, kad tu esi iegājusi jau citā apritē,
citās emocijās, citās darbībās, kur tu dari lietas, kas tevi piepilda ikdienā. Reāli ikdienā tu dari lietas, kas tevi piepilda, un plusā vēl tev par to maksā. Un tu saproti, ka tev vairs nebesī tas, kas tev besīja agrāk. Tā strādā šī likumsakarība. Nu, lūk, un... Bet, ja mēs runājam par to, ka nē, nu tāpatās besī, man tāpatās viņš besī, un tāpat es saprotu, ka es viņu nemīlu, un tāpatās viņš ir tāds riebeklis, ka es no viņa gribu aiziet, tad tālāk, jā, jebkurā gadījumā, vai nu pirmais variants, vai nu otrais variants, tāpat jebkurā gadījumā agri vai vēlu, tad, kad tu reāli esi savā vietā, tad, kad tu aizvien jaunus cilvēkus ar sociālo tīklu palīdzību piesaisti, tad, kad tu jau esi nākamajā līmenī, kur tu jau netiec galā, jo tu nodrošini cilvēkus ar tik foršām lietām, ka cilvēki jau viņiem vajag, un tu jau vairs neesi spējīgi nodrošināt, ja? Tu, protams, vari palikt tajā līmenī, kur tu tāpatās mīņājies uz vietas, un tu joprojām atkal paliec tajā upura pozīcijā, kur, nu, tu tā kā ziedojies, tu tāpat ziedojies, ja? Tev vairs nav privātās dzīves, tev vairs nav laika sev, zato tu pelni, ja? Tagad tu pelni, un tagad tu dusmojies uz viņu, tāpēc, ka tu jau esi sākusi vai nu viņu glābt vēl, vai nu tu jau viņam sāc jau viņam kaut ko pirkt, ja? Tur arī ir ļoti daudz varianti, ļoti daudz scenāriju, kur sieviete jau izpaužās ļoti destruktīvā lomā, bet tur arī ir jāskatās individuāli, bet tur arī tev nav nekādas iespējas izaugsmai, kad kamēr tu vāries savā tajā putrā un kamēr tu neesi ieraudzījis to iemeslu, kāpēc tu pieļauj visām tām neforšajām lietām ar tevi notikt. Ja sākumā tas bija caur vīru, tad pēc tam tas būs caur klientiem. Ja? Un pēc tam, kad tas ir caur klientiem, tad tev jau liekas, ka vispār dzīve ir pret tevīm netaisnīga un visums ir pret tevi. Ja? Bet patiesībā ir tā, ka tev vienkārši pašai ir jāsaprot, kā vispār strādā šis te mehānisms dzīvē. Ja? Un tikai tad, kad tu saproti, kā šis te viss strādā, tad ir iespējams kļūt par no alkoholiķa sievas, nevarīgas, kura pati pat nevar sev ēst nopirkt, ja? Un pēc gada viņa atjēdzās, ka viņa jau ir uzņēmēja, kur reāli viņa jau var sākt domāt, es pati vispār gribu strādāt, vai es gribu tikai organizēt to, ka citi dara to, ko es zinu, ko caur mani, pateicoties tam, ka es esmu izveidojis šo te connectionu, pateicoties tam, ka es esmu uzcēlusi šo te vērtību šīm te darbībām, ja? Izrādās, caur mani var atrast šīs te meitenes, kurām es tagad dodu iespēju tieši tāpat, kā agrāk es biju pozīcijā, kur man vajadzēja ļoti, ja? Tad tagad es esmu atradusi meitenes, tāpēc, ka esmu bijusi sociālajos tīklos aktīva, esmu bijusi atklāta, esmu bijusi īsta, neesmu baidījusies, un man ir tiešām bijis vienmēr gaišs mērķis. Tagad man ir riktīgi foršas meitenes man apkārt, ja, kuras man uzticās, kuras mani abrīno, kuras mani atbalstīja, un tagad es zinu jau pat, kurai es varu uzrakstīt, piedāvāt, pateikt viņai, klausies, negribi haltūriņu? Vienai, otrai, trešajai, ceturtajai, piektajai, gada laikā dabūt 5 cilvēkus ar sociālo tīklu palīdzību, kuri būs tā kā, nu, ar tevīm uz viena viļņa, kurām būs pazīstama tava bēdu situācija, ja? Un kuras reāli tevi sapratīs, dabūt 5 cilvēkus gada laikā. Tas ir vienkārši visvieglākais vispār, kas vispār pat, es nezinu, ko ir vēl vieglāk izdarīt, nekā dabūt ar sociālo tīklu palīdzību, pateicoties tam, ka tu esi aktīvi sociālajos tīklos, dabūt gada laikā 5 cilvēkus, līdzīgi domājošs ar līdzīgām problēmām, kurām tu pēc tam pati vari piedāvāt darbiņu un izglābt viņus no tās situācijas, palīdzēt viņām tikt ārā no tās situācijas, kur tu pati vēl nesen biji. Un reku, tu pēc gada esi uzņēmēji. Kāpēc? Tāpēc, ka tu uzņēmies atbildību par savu dzīvi, tu ieraudzīji kādā bardakā tu pati dzīvo, ja? Tu ieraudzīji savu spēku sevī, bez kaut kādiem ieganstiem kaut ko nedarīt, bet vienkārši atradi iespēju sevī, iespēju, kā tu vari nopelnīt.
Mēs nerunājam par miljoniem, mēs runājam par vienkārši iespēju nopelnīt. Ja? Un tālāk jau tu skaties, ko tu gribi tālāk darīt. Vai nu tu gribi kārtot savu privāto dzīvi tā, lai tu būtu neatkarīga no viņa. Ja? Vai nu tu gribi kārtot savu privāto dzīvi tā, ka tu palīdz arī citām meitenēm tikt ārā vaļā no tās situācijas, kurā tu labi zini, cik ir neforši būt. Ja? Vai nu tu gribi, tad, kad tu jau esi sakārtojis gan vienu, gan otru, tad tu tagad gribi arī satikt vēl kādu citu cilvēku. Ja? Bet tikai un vienīgi no veselas pozīcijas, kur tu saproti, ka tev jau ir visa kā tik daudz, ka tu labprāt padalītos. Ja? Un nevis, kad, kam es tur būšu vajadzīga ar maziem bērniem. Ja? Bet visam savs laiks, es galvenais, ka zinu, ka esmu uz pareizā ceļa un es visu daru pacietīgi. Tāpēc, ka man nav laika pieļaut vēl 100 kļūdas, ja mana dzīve nebūs tik gara, lai es pie 100 kļūdas atjāktos, ka man ir 80. Bet tagad, kamēr man vēl ir 30, 40, ja, tagad, kamēr man vēl ir 30, 40, es labāk apstāšos, apskatīšos apkārt, kam es varu paprasīt palīdzību, es paņemšu uz sevis šo te atbildību, es uzņemšos atbildību par savu dzīvi, un es tagad darīšu vienkārši lēnā garā, pārliecinošiem soļiem, ar kādu kopā, soli pa solim, virzienā uz izmaiņām savā dzīvē, pareizās darbības, tā, ka es apzinos, ka es negribu attiekties vēl pēc 5 gadiem, vēl pēc 10 gadiem, ka es atkal esmu turpat, kur es biju iepriekš, atkal ar neīsto cilvēku, atkal man viss ir slikti dzīvē, bet esmu vienreiz sev pieņēmusi lēmumu, ka tagad viss. Tagad es gribu izdarīt tā, lai tiešām visiem ir labi. Nevis egoistiski un pār līķiem, bet tā, lai tiešām visiem ir labi. Tā, lai mani bērni ierauga to, ka šī pasaule nav bīstama. Šajā pasaulē viss ir riktīgi forši, tik daudz forši cilvēki, tik daudz iespējas. Tu vienkārši ņem un dari to, kas tevi dara laimīgu. Es ļoti ceru, ka šie 2 video tevi iedvesmoja pietiekoši, lai tu vismaz aizdomātos par savu atbildību, kā tu nodzīvosi šodienu un uz cik ilgu laiku vēl tu taisies atcelt savu vispār startu, kur tu sāksi dzīvot.